Reklāma uz auto. Atceraties tādu svarīgu lietu. Viņa strādā, reklāma strādā. Man ir vairāki jau gadījumi, ka cilvēki vienkārši pēc tam ir pateicīgi, ka mēs esam izveidojuši reklāmu, jo cilvēks brauc pa ielu, apstājās sastrēgumā, blakus cilvēks, viņš sāk zvanīt tam cilvēkam uz attiecīgo numuru, ka viņam tas ir vajadzīgs. Gan vakara vadītāji, gan bērnu mēbeles, gan granulas, gan visādas alkohols, viss pilnībā. Tātad viss tas strādā, tikai pareizi aizvēlās lietas, lai, pieņemsim, cilvēks varētu viegli un ātri saprast, kas jūs esat, ko jūs darat un kā šo produktu iegūt. Un tajā mirklī, kad cilvēks šādi sāk rīkoties, pieņemsim, tad jānolīmē ir aizmugure, noteikti aizmugurējais puse un abas divas puses. Kāpēc? Tāpēc, kad cilvēki var no malas redzēt un jo būs krāsaināk, košāk, izteiktāk, jo tā reklāma būs pamanāmāka. Ja pieņemsim, tīpaši, ja jūs sākat kaut kādu uzņēmēju darbību vai lietas, tai reklāmai, viņa nedrīkst būt tāda pieticīga. Atcerieties, nedrīkst būt pieticīga. Viņai jābūt ļoti redzamai. Un, ja tad, kad cilvēks, pieņemsim, uzliek virsū telefonu, uzliek virsū QR kodus, uzliek virsū, tātad, atkarībā kā sistēma ir izveidot, arī e-pastu, ja tas ir vajadzīgs, ja? Un arī noteikti produktu pakalpojumu lietas, ko cilvēks piedāvā un kā viņš piedāvā. Tad īstenībā cilvēkam uzreiz ir hops, viņš ierauga, jā, man ir skaidrs, uzreiz zinu, ko meklēt, kādā veidā, lai nebūtu tā, ka ir tādi teksti, kur nesaproti, ko viņš tur piedāvā, kā viņš piedāvā. Var taisīt, protams, to mājaslapu tikai uzlikt virsū, bet nevienmēr cilvēki saprot tos mājaslapas nosaukumus, un tad tas ir ļoti ilgs process. Ja? Mūsdienās strādā ļoti spēcīgi QR kodi, pa gabalu noskanē un visu, un tu uzreiz automātiski aiziet uz mājaslapu vai uz internetu veikalu vai uz sociālo tīklu, kur tad attiecīgi ir tie produktu apraksts, informācija un tā tālāk. Tādēļ nevajag būt pieticīgiem cilvēkiem. Ja jūs gribat dzīvot šajā dzīvē mūsdienu pasaulē, tad ir jārāda sevi, jāpastāsta par sevi, lai citi cilvēki zinātu, ko jūs varat viņiem piedāvāt un kā jūs viņiem varat atvieglot šo dzīvi. Un tiklīdz mēs sākam to darīt, mums automātiski sāk parādīties jauns klientu plūsma, mums ir vieglāk realizēt savas idejas, sapņus un visu pāriet. Tad daram, un mēs to visu varam sataisīt. Mēs varam sataisīt gan tekstus, gan reklāmu, gan aplīmēt, gan uztaisīt visu to, kas ir vajadzīgs jums, lai par jums vairāk cilvēku uzzinātu.